Labdien visiem! Atkal es, Olga Zeltiņa, raidījumā Starp mums meistariem runājot. Šodien man ir atnākusi klientīte ar nelīdzeniem nagiem. Es teiktu tādiem viņveidīgiem. Un es domāju, ka arī jūs esat saskārušies ar tādiem nadziņiem. Un tas, ko es jums gribu teikt, produkts numur 1, kas jums palīdzēs, tas ir Quick gels pudelītē. Nu ko, ķeramies pie darba. Šie nadziņi man jau ir sagatavoti, nobafoti un attaukoti. Nākošais, ko es šeit darīšu, es uzlikšu bondu. Brilliant bonds, tas ir saķeres kārta ar dabīgo nadziņu. Šādā veidā mēs to izdaram pāri visam nadziņam, nedaudz un arī naga brīvo malu. Šim produktiņam vajag 1 minūtīti pabūt gaisā, kamēr mēs varam strādāt tālāk. Tātad, kāpēc tieši Quicks? Mums ir vajadzīgs produkts, jeb bāze priekš gelakas, tāda, kura aizpilda šīs te rieviņas. Tāpēc viņa nevar būt smalka, jeb plāna. Viņa jābūt tādai, kas smuki pārklāj un notur formu un tajā pašā laikā arī izlīdzinās. Tāpēc mēs strādāsim sekojoši. Mēs paņemsim Quick geliņu Builder Clear, kurš ir caurspīdīgs. Protams, var arī paņemt Quick geliņu Maskwear Base. Tad mēs dabūtu tādu fantastisku maskējošo tonīti. Bet pat cik man tā būs bāzīte zem gelakas, man tas nav nepieciešams. Lūk, un vienkārši pārklājam plānā kārtiņā visu nadziņu. Lūk, šādi. Aizpakojam brīvo maliņu. Šeit man ir diezgan labi dabīgie nagi, un tāpēc īpaša pakošana man nav nepieciešama. Tātad vēlreiz visam pāri, plānā kārtā un liekam lampā 30 sekundes. Laiciņš ir pagājis, ņemam rociņu ārā, pārklājot otru kārtu. Jūs jau varat pamanīt, ka nelīdzenumi ir pazuduši. Bet mēs vēl varam izdarīt tādu solīti, kad uzlikt mazu strīpiņu, pilieniņu jeb strīpiņu un pagaidīt, kamēr viņš izlīdzinās, jeb palīdzēt viņam izlīdzināties. Viss. Drusku paturam, drusku šādā veidā paturam, viņš izlīdzinās un tajā brīdī mēs viņu liekam lampā, redziet, perfekti gludu. Superīgi. Liekam lampā 30 sekundes. Tagad es to pašu izdarīšu visiem pārējiem 4 nadziņiem. Tātad laiciņš pagājis, es veiksmīgi tiku galā arī ar pārējiem nadziņiem. Un ko jūs domājat? Manai modelītei tik ļoti patīk manu nagu tonis, ka viņa grib tieši to pašu. Un tāpēc to es arī viņai tagad pārklāšu. Pārklājam uzreiz visam nadziņam pāri. Atbīdam kutikuliņu nost, lai mēs varam ļoti skaisti salakot. Un aizpakojam naga brīvo maliņu. Un liekam lampā. Laiciņš pagājis, ņemam ārā un pārklājam ar otru kārtu. Un aizpakojam brīvo maliņu. Liekam lampā un es to pašu izdarīšu visiem 4 nadziņiem. Laiciņš pagājis, lūk, šādi izskatās man pārklāti nadziņi, un tagad es vēl uztaisīšu hologrāfisko mirror powder efektiņu, plus vēl kādu mazu dizainiņu. Tātad šoreiz es uztaisīšu mirror efektiņu uz Quick topa. Pārklājam visu nadziņu, nepakojot brīvo malu. Smuki līdz brīvajai maliņai. Un liekam lampā uz 20 sekundēm. Ar to laiku es sagatavoju puderīti. Reku šādi viņš izskatās. Un paņemu nedaudz, ļoti nedaudz. Laiciņš pagājis, un tagad mēs
ierīvējam. Pūderīša vajag ļoti, ļoti maz. Ierīvējas viņš ļoti ātri un perfekti. Lūk šādi. Un lūk šādi. Tāpatās ierīvēšanu jūs varat redzēt arī citā video, drusku iepriekš. Jūs varat paskatīties, kā mēs taisam spoguļnadziņus ar trafarešu palīdzību. Lūk šādi 2 nadziņi. Ko mēs darām tālāk? Tālāk ar otiņu mēs noņemsim puteklīšus. Ar jebkādu mīkstu otiņu puteklīšus nost. Un tagad mums vajag aiztaisīt ciet šos te nadziņus vai nu ar kviktopu, vai nu ar chromatopu. Pirms mēs to darām, mēs varam ļoti uzmanīgi pašu maliņu šeit apstrādāt ar vīlīti, lai pakošana būtu stifrāka. Šādi ir izdarīts, un tagad pārklājam. Lūk, šādā veidā jūs dabūnat ļoti spilgtu chroma efektu un aizpakojam brīvo maliņu obligāti. Liekam lampā 30 sekundes. Šādā veidā jūs dabūnat perfektu hologrāfisko efektu. Tātad laiciņš ir pagājis, ņemam ārā, un tagad es vēl izdēļošu šo nadziņu ar Rose Design geleciņu. Šim nolūkam es paņemšu balto rose geliņu uz paletīti un ar zilu ļoti plānā kārtiņā uztaisīšu tādu vienu maliņu. Un tad ar docu mēs saliekam punktiņus. Un pagaidām, kamēr šīs gēliņš strādā. Lūk, šajā brīdī mēs varam likt viņu lampā 30 sekundes. Tātad laiciņš ir pagājis. Tā šādi tas izskatās, bet man te gribās vēl drusku paspēlēties. Es te noņemšu lipīgo slāni, jo tur mums vēl tops nav pārklāts. Un paņemšu to pašu zilo krāsiņu, bet bez hologrammas. Un izveidošu šeit uz pretējo pusīti tādu līdzīgu punktošanu. Lūk, šādi. Un atkal ar docu mēs varam sākt punktošanu. Lūk šādi. Un pagaidām, kamēr viņš drusciņ pastrādā, un tad liekam lampiņā uz 30 sekundiņām. Un kā jūs sapratāt, šādā veidā jūs varat veidot jebkurus dizainus, izmantojot visādas tehnikas, gan šādi kā ar docu vienkārši pilienes, gan komatiņu un skaviņas, kad mēs veidojam puķus, un tā tālāk un tā tālāk. Jo šeit dizainu taisat nevis jūs, bet Gellaka. Laiciņš pagājis, ņemam rociņu ārā, un kas mums ir palicis, visu šos nadziņus pārklāt ar kviktopu. Jo kviktops tas ir tops, kurš paredzēts Gellakai, kā arī gelam, bez lipīgā slāņa. Un tagad liekam rociņu lampā 30 sekundes. Tad laiciņš ir pagājis, ņemam rociņu ārā. Ko mēs te redzam? Mums te ir perfekts spīdums, un es jums atgādinu, ka kviktopam nav lipīgais slānis. Šeit mums palika vienam nadziņam noņemt apkārt hologrāfisko puderīti, kas ir palicis tur. Lūk, šeit mums tas nav jādara. Šāds mums ir gala rezultāts. Tātad šajā raidījumā es izlīdzināju nelīdzenu viļņaino nagu ar Quick gelu, pārklāju geleciņu, tad iestrādāju hologrāfisko mirror puderīti, un, lai būtu vēl interesantāk, es visu šo papildināju ar dizainu, kuru veicu ar Rose Design geleciņu. Nu ir pienācis laiks manam jautājumam, un jautājums ir sekojošs. Cik sekundes lampā ir jātur kviktops, pirms viņā iestrādājam mirror powderu? Rakstiet savas atbildes komentāros, un viens laimīgais dabūs dāvanā Quick gelu pudelītē. Un, protams, kā vienmēr, es gaidu jūsu vēstules, gaidu jūsu komentārus un uz tikšanos nākamajā raidījumā.